Man ir tāda jauka grāmatiņa, rotaļlietas. Tā sauc grāmatu. Dzejolīšu šai grāmatai ir sarakstījusi Agnija Barto, bet skaistos zīmējumus ir zīmējusi Margarita Stāraste. Klausieties pirmo dzejolīti par lācēnu. Lāci zemē nometuši, lācim tagad ķepa pušu, bet viņš tomēr būs mums draugs, viņš bez ķepas arī, kāds vārdiņš varētu būt, jauks. Un par vērsēnu skaists dzejolītis. Vērsēns ietam kājas trīc, nopūšas ak posts. Ai, dēlītis ir ļoti īs, es tūlīt novelšos. Un par dzejolītis par ziloni. Gulēt jālaiks, jau vērsēns mieg, kāpiņā tas galvu liek. Lēcēns steidzas gultā tikt, zilonēns vien negrib migt. Zilonēnam aizmigt grūti, mātei sveicienus viņš sūta. Un tagad mēs vienu dzejolīti kopā mācīsim dzejolīti lācēns. Lāci zemē nometuši. Atkārtojam. Lāci zemē nometuši. Un vēlreizīt. Lāci zemē nometuši. Tālāk klausies. Lācim tagad ķepa pušu. Tagad kopā. Lācim tagad ķepa pušu. Un vēl vienreiz. Lācim tagad ķepa pušu. Un tagad abas rindiņas kopā. Lāci zemē nometuši. Lācim tagad ķepa pušu. Klausies tālāk. Bet viņš tomēr būs mans draugs. Viņš bez ķepas arī jauks. Un vēlreizīt. Bet viņš tomēr būs mums draugs. Viņš bez ķepas arī jauks. Un tagad visu dzejolīti kopā. Lācēns. Lāci zemē nometuši, lācim tagad ķepa pušu, bet viņš tomēr būs mums draugs, viņš bez ķepas arī jauks. Un tagad paņem savu rotaļlietu un dodies to uzzīmēt. Un pacenties, lai tev noteikti gan nenotiek tā, ka viņš ir kaut kur nomesta un saplīst. Lai jau ir jauks, bet tomēr ļoti bēdīgi, ja saplīst. Tā, līdz nākamai reizei.